Jā, labdien, cienījamie dalībnieki, attālināti klausītāji. Klausoties šādus te ievadu vārdus, kā saka, visu laiku kā atklāšanas simbols, pat pašam kaut kā neērti paliek. Kā to prezentāciju tālāk pārslēgt? Jā. Tēma pa pašvaldībām, bet mana tēma faktiski izkrīt ārā no šīm. Es jau sākumā teicu, kad es tā kā nejūtos, bet ka vajag atklāt un tādas lietas, tad es padomāju, ka tomēr mēs dzīvojam tādā laikā, kad ir šīs te pārmaiņas visās, gan normatīvajā vidē, gan mednieki pārmainās, iestādes pārmainās, bet vai tiešām vienmēr ir šī te attīstība. Un es arī pārdomāju, varbūt bišķīt filozofiski, bet man vairāk es gribētu akcentēt tās pārmaiņas, kas ir valsts meža dienestā, tās pārmaiņas, kas gaida medniekus turpmāk. Un katrs varētu izdarīt šos secinājumus. Uzreiz gribu teikt, ka varam vadīties, es personīgi šo prezentāciju veidojot, vadījos no divām lietām. Rainis ir teicis, pastāvēs, kas pārvērtīsies. Tajā pašā laikā es lasīju kādā grāmatā ķīniešu citātu: esi nolādēts, ja tu dzīvo pārmaiņu laikā. Tā kā nevar saprast, kuram ir taisnība, ja? Bet jāsaprot, ka visu laiku būs attīstība, un tas novad pie pārmaiņām, un tas tā ir iekārtots, un tur laikam tā kā te. Es nestrādā kaut ko, es to nemāku. Tehniskas problēmas. Tā kā gaida vienmēr, kas ir pirmais, vista vai ola, bijis jautājums, un tad es arī savā pirmajā slaidā ieliku šo jautājumu. Kurš var pateikt, kam tā ligzda pieder, kam tās olas ir? Tas ir medījams putns. Klusē neviens. Šeit notiek attīstība vienmēr. Šeit notiek attīstība. Kas? Jā, tā ir medņi. Medījams ir, bet paši ziniet, cik lielos apjomos. Tātad notiek attīstība, būs tā pārvērtība. Un arī šeit būs tā attīstība, būs pārvērtība. Katrā gadījumā, skatoties tā vēsturiski, vienmēr ir bijusi attīstība, tehnoloģija attīstība, sabiedrības pieprasījuma attīstība, kas noved pie kaut kādām pārvērtībām. Mēs runājam par sabiedrības, līdz ar iestādes, bet arī medniekiem. Mednieki arī mainās, viņiem jāmainās līdz ar šo te attīstību. Tā kā bieži vien mēs negribam tā kā bija, tā ir labi, bet to visticamāk ietekmēt būtiski sabiedrībā nevar, jo, kā mēs redzam, tā informācijas apriti ir tik strauja, ja, kad, kā saka, ja agrāk bija kaut kāds notikums 100 gados reizi, tad tagad, man liekas, gadā ir 100 notikumi vēl plusā. Ieliku, sākšu ar mūsu valsts meža dienestu. Mums arī šis gads ir pārmaiņu gads, un faktiski es domāju, ka šīs te, kāpēc ir nepieciešams kaut ko mainīt, tas arī attiektos, man liekas, uz jebkuru, arī uz mednieku organizācijām, arī uz pašvaldībām vai kā tālu. Vienkārši ir lietas, ko mēs redzam, kad, protams, ka daudz ir nauda, bet mūsu gadījumā arī ļoti attīstās šīs te digitālās komunikācijas attīstības, e-pakalpojuma attīstības, un arī mainās šī te sabiedrības vajadzības. Tas ir viss tāds komplekss pasākums, kas noved tāda kritiska masa. Tie ir ārējie faktori, protams, ka darbojās arī iekšējie faktori, kad tomēr sevišķi informācijas sistēma, tehnoloģija attīstība. Es tā pats parēķināju, ka tās pašas tehnoloģijas, var teikt, to, ko agrāk varēja izdarīt cilvēks vienā dienā, pieņemsim to normu, tad tagad jau 4 dienu normu var jau izdarīt to.
Tātad tas visi tehnoloģiju attīstība, arī medniecībā ir nākušas tehnoloģijas, kas atvieglo medību procesu, jā. Jautājums, cik daudz kurš pieņem vai norāda šīs lietas. Jāsaka, kad arī realizējot šo optimizāciju, protams, ir arī jābūt atgriezniskai saitei, jāskatās, kā to uztver sabiedrība, kā paši darbinieki, un, ja nepieciešams, jāizdara kaut kādi izmaiņas. Tas notiek jebkurā procesā, noteikumus var grozīt un jāgroza. Tiešām, ja tā ir būtiska nepieciešamība, nevis lai risinātu kaut kādu individuālu problēmu, bet lai pieietu šai lietai sistēmiski, jo bieži vien mēs normatīvos gribam grozīt kaut kādu situāciju, ko īstenībā var jau esošajā bāzē jau atrisināt. Un tas arī, kā saka, bieži vien tā nav attīstība, kā es saku, pozitīvu, bet negatīvu. Jā, šeit es ieliku, varbūt esat redzējuši tādas karti kaut kur, šobrīd šāda te ir dienesta struktūra, pamatstruktūra, un ja mēs paskatāmies, te arī, redzat, slodzes arī nav vienāds, tāpat kā uzskaits vienībās, blīvuma dzīvnieki nav vienādi, ja, nekas nav vienāds, un nekad mēs nenovienādosim tā kā liekas, ka vienā līmenī, tā arī nevajag, nekad arī nebūs, un to arī nevajag censties darīt, bet, plus mīnus izlīdzināt, un tad jautājums, pieņemsim, kurš varbūt ilgāk, saskarās ar meža nozari, pieņemsim, cik bija 97. gadā mežniecības? Gan jau, ka nezināsiet, 259 mežniecības bija. Katrā mežniecībā bija 6-7 mežsargi un apgaitas. Tātad bija kaut kur 1500 apgaitas. Tagad ir 277 apgaitas. Tas ir noticis 20, faktiski jau rēķinam 27 gados. Drīz var teikt, vienam cilvēkam ir tāda, kāda bija agrāk mežniecība, ir pāraugamā teritorija. Protams, šeit ir tas, ka normatīvi ir mainījušies, ir tehnoloģijas mainījušās, ir prasības mainījušās, tā kā šeit viss ir attīstība, kas beigās ir, kā saka, šajās pārvērtībās, un tā ir nav galējā karte vai vienalga. Pēc kaut kāda laika, 10 gadiem, 5, varbūt ātrāk, viss var mainīties. Šādi izskatās šīs mežniecības, 26 mežniecības, 2000. gadā bija 26 virsmežniecības, tagad ir mežniecības, tur ir šīs te apgaitas iekšā, un tas ir vairāk medniekiem tādā veidā, ka šeit paliek tie klientu apkalpošanas vietas, tā kā tur, kā iepriekš arī var klienti saņemt šos te pakalpojumus. Šādi izskatās, tā mainās. Kā es minēju, vai pēc 5 gadiem 10 būs tā, es arī nezinu, visticamāk, ka nē. Tāpēc, ka viss attīstīsies un būs arī nepieciešamas pārmaiņas. Bet labākā karte, kas man patīk, ir šī karte. Tās ir mūsu virsmežniecības, tātad Kolka, Rucava, tā ir viena virsmežniecība. Skrīveri, Dagda, viena. Tagad redziet, pieņemsim, tad jautājums te izriet. Labi, tā ir iestādes iekšējā, kā saka, darba organizācija, bet kā tas iespaido medniekus, kā pakalpojuma saņēmējus arī, protams, iedomājieties, ka, paliek bijušajās virsmežniecībās, paliek arī iespēja, pieņemsim, medību inženieri ir 2 tagad uz virsmežniecību, kas var aizvietot viens otru un nodrošināt šo te darba organizāciju. Bet vai mednieki ir gatavi šķērsot kaut kādus lielus attālumus, lai iesniegtu kādus dokumentus, tos pašus līgumus vai kaut ko tādu? Par to mums jādomā, piekrītiet. Tie attālumi ir ārkārtīgi būtiski, Un tāpēc jau ir tā digitalizācija un šī te e-pakalpojumu sfēra, tas ir tas risinājums, kas ļauj ietaupīt mums visiem laiku, bet arī, protams, ka tas viss jānostiprina normatīvajā vidē. Tāpēc normatīvajā vide pagājušā gadā izmainījās, gan grozījumi valsts meža dienas likumā, gan arī grozījumi tagad medību noteikumos. Viņi visi arī kompleksi ir saistīti, nevis atrauti dzīvo pašu dzīvi.
Jā, un risinājums ir šāds, jā, kad faktiski iniciatori jau kaut kādu gadu šo te projektu, tā kā šobrīd arī var šo te pakalpojumu saņemt Mežvalsts reģistrā, bet viņi nav klientam ērti un pieejami, un pēdējie grozījumi noteikumos iedeva, kā saka, spērienu mūsu IT cilvēkiem ar tādu manu uzstādījumu vairāk. To, ka visi šie te, ko agrāk savilcēja, ja, šīs te atļaujas, mēs izsniedzām kaut kur pie 2000 medību atļauju. Tagad ar savilcējiem Stalbriedes Alnis kā 38 000, bet mednieki brauc uz virsmežniecību, uz mežniecību, saņēma viņus, tātad tērēja laiku, resursus, ja. Ieviešot arī medni, respektīvi jau pārējot uz šiem te digitāliem savilcēju numuriem nosalkot, ja, jābūt piedāvājumam un iespējam medniekam šo pakalpojumu medību atļauju saņemt attālināti. Ja. Un tas bija tas spēriens savā veidā, tas stimuls, ja, kad līdz 1. jūlijam šīm jābūt pieejamam tā kā klientiem. Vai tur būs visa ciršanu, es nemāku teikt, bet iespēja medniekiem šos te medību atļaujas saņemt viennozīmīgi. Jāsaka, ka mednieki ar IT lietām tomēr draudzējās, ja mēs tā paskatāmies pagājušo gadu, kas ar medību tā kā eksamināciju un tādām lietām, kaut kur bija 25,5 tūkstoši pieprasījumi. Kopumā tad kādi 86% bija taisni e-pakalpojumos. Tā kā mednieki uzreiz ātri saprata šo te lietu un lieto šīs te iespējas. Jā, varbūt kādam gribas klātienē atnāk parunāt ar inženieri, bet visticamāk tad tas būs diezgan ierobežota iespēja laikā un telpā. Vēl viena tāda lieta, kas arī, tā kādas pārmaiņas, šī ir esošā, vienkārši es paņēmu vienkārši auņu blīvumu, kā vizualizācija. Šī brīdī ir, Valsts meža dienestā ir noteiktas šīs 445 uzskaits vienības, kurās vērtējam mēs medījamo dzīvnieku populāciju un attiecīgi paši ziniet, nosakot šos pieļaujamos apjomus sadalām šiem medību tiesību lietotājiem, un tad arī viņi tad arī šos te apjomus izmanto. Mēs saskārāmies ar šādu lietu, ka pirmais ir ļoti diferencētas ir šīs te uzskaits vienības, tātad platības ir no 5000 līdz gandrīz 50 000. Un tas arī nav normāli. Tas ir viens. Viņam jābūt ir arī vairāk pamatotām. Mēs pārskatīsim šīs platības un, tā kā redziet, reģionālās īpatnības. Dienvidu Latgale, tagad ir dienvidu, ja, un tajā pašā laikā Zemgale. Viens no arī tādiem risinājumiem šo te postījumu mazināšanai vai precīzāk šī limita izpildē kā tādai adaptīvākai, jo kā es vienmēr varu nomedīt dzīvnieku tur, kur viņš ir. Nevis, pieņemsim, sadalīt šīs atļaujas un tad mums pārmetumu tur dzīvnieku nav un tās atļaujas jūs nepareizi sadalat, tad vienkārši arī pie ministrijas zemkopības ministrijas ir šī te medību darba grupa, kur mēs arī kā vienu no risinājumiem iezīmējām adaptīvāku šo pieļaujamu apjomu izlietošanu, tātad veidot sistēmu, ka uzskaitas vienības teritorijā medību tiesību lietotājiem, kuriem ir atļauts konkrētās sugas dzīvnieku medīt, nosaka kādu. Tas ir diskutējums jautājums X pamata apjomu, kas viņiem ir pieejams, pārējais ir darbojās pēc brīvā groza principa, faktiski tādā veidā sekmēt šo te kaut vai noteikto apjoma izlietojumu, jo mēs jau varam šos limitus celt augstāk, bet tas izlietojums jau mēs redzam, sastāda tur 75% vai zem šiem 80%. Tā kā tas ir tāds risinājums adaptīvākai lietai, tas jāpārskata un tas sagaida mednieks. Mēs kopā ar pārmaiņām dienestā šogad šo nelaidām, jo tad tur būtu, kā saka, varbūt lielāka putra. Jā, tā kā tas sagaida medniekus un tas ir pamatā, jā. Te jau Andis pieminēja par
par šo te medni. Mēs arī monitorējam šo situāciju taisni, kas notiek, protams, ar šiem medniekiem, cik daudz viņi šo medni tā kā lieto. Un tad šie dati ir uz 1. februāri. Es veicu šādu, tagad es neesmu veicis, tikai zinu, ka uz to brīdi medni lietoja 13,000 lietotāji. Pēdējie dati no LVM bija tagad 15,000, bet es vienkārši par tām vecuma grupām, par to mītu varbūt, ka tie vecie mednieki, tā kā, jā, viņi ir konservatīvāki šeit arī pēc līknēm, mēs varam redzēt, tas tā ir, bet man ir interesanti, kopā aktīvie mednieki 19,5, bišķīt vairāk tūkstoši, ir šīs tendences samazināties. Bet tas ir tā lieta, man liekas, kas ir visur. Iedzīvotāju skaits samazinās un arī mednieki nav nekas atrauc. Gadus atpakaļ vidējais mednieka vecums bija kaut kur, mēs devām datus, bija 56 gadi. Man sanāca aktīvie mednieki 51,3 gadi, tā kā jaunāki palikuši. Ja? Es vairāk teiktu to, ka tas vecais gals ir samazinājies, un tāpēc mēs esam kļuvuši jaunāki. Nevis jaunāki un nākuši klāt vairāk. Medņa lietotāji 48 gadi, bet šobrīd medni lieto 79% mednieki, tātad mīts, ka viņu nelieto, kā saka, vai podziņu telefonu renesanse, viņš datos neparādās, vismaz mūsu datos. Jā, bet mēs skatāmies šim līdzi un arī pats mednis, viņš ir izaicinājums medniekiem, bet es vairāk šeit ieliku no saviem novērojumiem vienkārši lietas, kas saka, ka mednis nestrādā. Viņš strādā gan pie Igaunijas robežas, gan pie Pāvilostas viņš strādā. Te ir vairāk, varbūt, kā es saku, tas lietošanas paradumi, tas ir jāiemācās, tas ir laiks, mēs to visu labi saprotam, bet jāsaka, ka viņš būtiski iekonomē vispār kopumā mūsu resursus, jo es tā rupi rēķinājot, tā lielās sadaļās, dienas iekonomē gadā kaut kur 120,000 eiro, mednieki iekonomē, es domāju, proporcionāli tādā pašā, ja ne vēl lielākā apmērā. Ir sevišķi, kad, ja vēl atkrīt visi savilcēja lietas, jo šī informācijas, un kā es saku, ieguvumi ir visi arī samazinās tādi, varbūt pārkāpumi, kas saistīti ar taisni ir informācijas iesniegšanu, jo viņi pēc būtības atkrīt, ja viņu visu lietu atbilstoši. Jā, es jau esmu kaut kādos semināros jau runājis par šo te apjomu, kas ir bijis pagājušā gadā, kādu pa 40,000 nomedītiem dzīvniekiem tika ziņots, un 30,000 bija šīs meža cūkas. Un es arī iezīmēju arī plānā, kas tā kā būtu tā kā jāattīsta tās pārmaiņas, kas gaidīs. Tas, protams, ir redzēt kopsakarā ar tām uzkaišu vienību pārskatīšanu, ir šī te brīvā groza principa ieviešana, jo ir sarežģīti tās pašas sadarbības grupas, paši ziniet, tā atļauja, tur tā interesanti kādreiz paklausīties, kā tad viņi redzēs kluba iekšienē visas tās atļaujas, kā tad mēs tur sadarbības grupā tur sadalījām, tā kā interesanti liekas, ko jūs slēpjat no saviem biedriem, šo te informāciju, bet, laikam tāda prakse ir daļā medību tiesību lietotājiem. Būtiski arī, ko mēs saprotam, es saprotu no medniekiem, tas nāk, ka viņiem interesē šī informācija, kas tad ir nomedīts. Mēs neliksim viņu tekstuālā veidā, bet attīstīsim šo te karšu sadaļu, lai, pieņemsim, kaut vai medību kluba iecirkņu ietvaros redzētu šo te informāciju par nomedītiem. Interesē medniekus tas, mēs vienkārši jūtu tos jautājumus, jo jautājumi ir būtiski mainījušies, ka no pagājušā gada var redzēt, ka cilvēki māka, lieto un jau jautā tādus ļoti specifiskus jautājumus un aktuāls jautājumus.
Un arī esam sapratuši, ka šeit jāattīsta šis rīks, kas saziņā ar tiem pašiem medniekiem. Jā, tā kā ļoti daudz iestādes ir ieinteresētas vienkārši kā veidu, kā nodot šo informāciju par tiešo konkrēti medniekiem, jo mēs zinām, paši ziniet, kā notiek, ja aizsūta kādu e-pastu medību kluba vadītājam, cik daudz informācija aiziet līdz tam ierindas medniekam. Mēs zinām to. Tas nav tikai medniekiem problēma, tas arī valsts meža dienestā problēma. Es domāju, kurā iestādē tā ir problēma. Varbūt, ka tikai mūsu, es nezinu. Jā, šo es ieliku savā veidā kā, ne joku, bet ar savā ziņā, jebkurā jokā ir sava nopietnība un otrādi. Ziniet, kas šī pa karta ir? Jā, tā ir lielākā daļa. Es ar šīm lietām nenodarbojos un saņemot vienu tādu interesantu vēstuli. Šī bezpilota gaisa kuģu ierobežojuma pārlūks karta. Un saņēmām tādu vēstuli, es neko negribu nevienam pārmest un vienkārši to, ka šajās te zonās, pieņemsim tā Rīga CTR ir, šaušana ir aizliegta. Tur medības nedrīkst notikt bez īpaši atļaujas civilās aviācijas aģentūras, kas ir maksas atļauja. Jā, un izrādās, ka arī sots par to ir. Ja nav tās atļaujas šaut, tad sēdi un domā, ja, kādu brīnumu rītdien atnesīs, ja, vēstule kāda. Tā kā tās pārmaiņas un tā attīstība ir daudzi normatīvi izstrādē arī jāpiedalās. Es aicinu arī medniekus piedalīties un iespējams, ka tādi normatīvi, kas varbūt pilnīgi neatiecās uz šīm lietām, tomēr kāds kaut ko ieraksta, ja, un pēc tam brīnies, ka kāds kaut ko prasa. Tā kā šeit tā kā joks, protams, medīs un medīs, jo ir drošības noteikumi, neviens par, nešauj par šiem te lidojošiem objektiem, ja, bet, ir ierēdnis vai kā, kurš lasot gramatiski, viņš tā to izprot, ja, ko viņam pārmetīs cilvēkam. Protams, ka ne. Jā, tā kā ir noteikumi, speciāli varat paskatīties, jā, tā kā pārliecināties, vai es runāju tie taisnību vai kā saka, izplatu varbūt baumas. Nē, tā ir taisnība, ir noteikumi. 23. punkts, kas arī pasaka šaušana aizliegt. Jā, visbeidzot, es ieliku šādu te fotogrāfiju. Cerams, ka neviens pretenzijas neizteiks. Tas ir 36. gads, 21. novembris. Viļakas puse, laikam, atceros pēc fotogrāfijas. Neliku mūsdienu fotogrāfiju mednieku. Es domāju, jebkurš var novizualizēt to pārmaiņas vai attīstības, vienalga kā. Pieņemsim šeit, jā. Ieliekiet mūsdienu bildes, kā visi pārmainījies. Jā, un te tāda vienkārši tāda jau varbūt filozofijā aiziet, šeit viss mainās. Es ceru, ka tā medniecība tik un tā ir palikusi, gan tur bijusi, gan šeit. Un man visvairāk fascinēja šajā te, bildē, protams, tās medību trofejas, un arī to mednieku tradīcijas un humoru, ka viņi tomēr redzēt vienu elementu tur starp tiem diviem zaķiem, kas ir nolikts. Tā ir pusdienu bilde. Tā kā joki bija. Un cerams, ka arī to humoru izjūt un to mednieku kopība nenograus ne tā attīstība, ne tās pārmaiņas. Tā. Tas būtu tā kā novēlējums visiem attīstīties, pārmainīties, bet nezaudēt to pašu pamatu. Paldies! Valter, paldies. Ja drīkstu tev palūgt atstāt vēl to sirsnīgo bildi mazliet. Man vienmēr skatoties šīs vecās bildes,
Es domāju, var piekrist, ka viņas vienmēr izskatās mazliet savādāk nekā svaigi uzņemtās vai jaunas taisītās. Es nezinu, kāpēc tas tā ir. Varbūt tāpēc, ka kādreiz nevarēja uztaisīt 1000 bildes minūtē, bet viņas vienmēr tādas dzīvas, sirsnīgas. Un, jā, man gribētos laikam atbildēt mazliet uz tavu jautājumu. Mednieku folklora, mednieku joki un kultūra nevaid mirusi. Un, ja tas pēkšņi sāk pazust mednieku joki, tad laikam tas ir tāds nopietnas zvans, ka kaut kas draud arī medībām. Bet vēl tik ātri nelaidīšu tevi prom. Man ir pašam jautājums, varbūt būs kāda no zāles un pāris ir iesūtīti īziņās. Tas pirmais jautājums, tu ievadā teici, ka varbūt tavs stāstījums ir ārpus temata. Es līdz galam tam negribētu piekrist, jo šajā sadarbībā starp pašvaldībām un medniekiem praksē Valsts meža dienests ir diezgan būtisks partneris. Un jautājums ir tāds, vai šīs izmaiņas kaut ko izmaina medniekiem, kaut ko izmaina pašvaldībām, kas viņiem tagad nākotnē būtu jāņem vērā un būtu jāzina? Tu domāji par optimizāciju tiesas dienesta. Būtiski neko neizmaina kopumā. Ja mēs tā skatāmies, tā ir iekšēja iestādes optimizācija un sadarbība ar medniekiem vai pašvaldībām, tas tā kā ietekmēt nevar. Vienīgais, ir šie samazināt šo te struktūru vienību skaits, bet tajā pašā laikā mēs domājam jau kvalitatīvi pirms tajās pašās medību koordinācijas komisijās iesaistīt vecākos mežziņus, jo es varbūt nepieliku tādu, kad ir tās apgaitas mežziņi, bet ir savā veidā ir vecākais mežziņš, kurš ir, nosauksim, neatbildīgs, bet viņam nav piestiprināta teritorija, bet viņš pārauga šos te mežziņus, atbild pa mežziņu tā kā darbu, uzraugu, mēs viņus tā kā deliģēsim arī šajās te koordinācijas komisijās, tas būs viens no viņu uzdevumiem. Pa medniekiem es jau redzēju, ka viņiem faktiski šīs te klientu apkalpošanas vietas paliek, tās pašas, bet, mēs attīstam šos e-pakalpojumus, varbūt, lai nevajadzētu, apmeklēt šīs vietas, tā kā lieki, lai taupītu savu resursu, un arī mūsu, jo, šeit tie vecākie referenti ir mums samazinājušies, tā kā tie apkalpojošie. No savas pieredzes varu teikt, ka tie e-pakalpojumi ļoti atvieglo darbu un mednieku dzīvi, tīpaši, ja tu dzīvo citur nekā tev atrodas mežniecība, un tad tev ietaupa vismaz vienu braucienu tādu tālāk. No otras puses ir jauki arī, ka paliek tā klātienē kaut kāda komunikācija. Mans tas uzskats ir, ka tev vietējais medību inspektors, inženieris un mežzinis, tomēr vismaz jāpazīst sejā. Tad viens jautājums, kas ir iesūtīts, vai pārredzamā nākotnē ir plānots integrēt medību pārskatu aplikācijā Mednis vai pilnībā atteikties no medību pārskata individuāli medījot? Šis jautājums vairāk ir Mednis otrās kārtas, nosauksim tā izstrāde. Protams, ka tas tiek darīts, un arī medību noteikumos atstāja punktu par attiecībā par brīvprātīgu uzņemšanos, kādu saistību medni lietot, un tajā brīdī, kad būs tas attīstīts, šī te dokumentēšana nosacīti, tad arī piedāvāsim medniekiem arī viņu izmantot, kaujas apstākļos izmēģināt. Varbūt ne tādā formā, kā jautājuma uzdevējums, bet dokumentācija šeit vairāk ir tas, kad šī ir iespēja ievākt datus par šo te medību slodzi kā tādu, kas ir ļoti būtiska. Kopumā vērtējot gan arī to populācijas stāvokli, cik tas varbūt kādam liktos interesanti, kādā veidā šī medību slodze, bet ir šeit saistības starp populācijas stāvokli un šo te medību slodzi. Un arī bieži vien mēs paši zinām, ir pārmetumi, mednieki nemedīja, neko nedara, un tad šeit iegūst šos te datus šādā veidā, cik tad daudz tie mednieki velta to savu laiku, medībām un cik viņas ir bijušas sekmīgas. Tā kā, no dokumentiem kaut kādā brīdī X atteiksimies, tajā brīdī, kad būs sagatavots tādā līmenī, kad funkcionēs un tas būs visiem lietotājiem ērti un iespējams izmantot.
Es vēl piebildīšu pie šī, pie funkcionalitātes papildināšanas, ko pats esmu dzirdējis. Ļoti bieži ir tās pārdomas vai tā pārskata sadalīt īpaši attiecībā uz nakts redzamības vai termālo tēmekļu izmantošanu nevarētu būt vienkārši viens keksītis mednī, nevis atsevišķi sarakstīts papīrs. Un tad nākamais jautājums arī par medni. Aplikācijā mednis nav pieejams tāds dzīvnieks kā ūdrs, vai tas tiks izlabots, lai varētu ziņot par klātbūtnes konstatēšanu vai bojā gājušu dzīvnieku. Tas, ko var redzēt no šī jautājuma, ka cilvēks lieto medni un viņam ir tie, kā tu teici, specifiskie jautājumi. Es atbildētu, ka mednī ir lācis arī un arī lūsis ir, kuri nav medījami, tā kā viņa ir medību aplikācija un tur būtu jābūt medījamo sugu dzīvniekiem, kur arī ir, protams, kad ielika lāci, tāpēc, ka viņš posta dravas, labi informācija un arī pozitīvi. Es nesaku, ka tas arī nebūtu iespējams pievienot šeit, bet tad jau mēs ejam kaut kādā citā lauciņā. Mednieki sūta arī pa lūšu novērojumus, arī lāču novērojumus, zinātnieki viņi izmanto, būs pieprasījums taisni pieņemsim no šīs puses, tad arī skatīsimies, varam arī papildināt šo informāciju, jo šeit ir, jāsaprot tas, ka tas uzdevums ir, šeit ir lielāka šī respondentu kopa, nosacīti, kas lieto, kas var atpazīt, un tātad arī tā informācija ir pārbaudāma savā veidā, kas ļoti būtiski paaugstina šīs informācijas ticamību. Un tas ir tāds resurss, nevis maksā kādam, kas kaut ko dara, bet vienkārši eju un ieraugu, piefiksēju to un attiecīgi šī informācija tālāk ir izmantojama. Es nesaku nē, bet es teiktu, ka fokus ir uz medījamo dzīvnieku sugām. Es saprotu, ka no sākuma ir jāatrisina vienas tādas lielākie uzdevumi, izaicinājumi, un tad, kad ar to viss ir kārtībā, jau var likt klāt, jo tad arī ir jautājums, kurā brīdī mēs apstājamies un sakam, ka stop, šo dzīvnieku mēs novērojamos neliekam iekšā. Varbūt ir kādi jautājumi no zāles? Jā, lūdzu. Labdien, Dainis Kreisbergs no Zvārdas pagasta. Kā jau Valters minēja, viss mainās un attīstās. Un kopš 93. gada normatīvos aktos mednieks tiek uzdzīts paaugstinājumā 2,5 metra augstumā, lai gan šobrīd šaujamieroči un izmantotā munīcija būtiski ir mainījusies un arī ir notikuši pētījumi Vācijā, kur ir pētīti šie šāviņi, šīs lodes, kādas ir tās spējas saglabāt pēc trāpījuma masu un šo bīstamību un enerģiju. Un, Latvijā šobrīd ir pozitīvas pārmaiņas normatīvos, tas ir šī jauda ir samazināta uz attiecīgām sugām, tad tiek optimizēta, un varbūt arī piešaušanā būs kaut kāds, es saprotu, risinājums ar īstobru, kur mēs optimizēsim to jaudu un nešausim ar 20 reizes lielāku enerģiju, ja tāda nav nepieciešama. Un domājot par to, varbūt būtu jāuzsāk diskusijas par to, kas tad ir drošs šāviens medībās, kā to skatās Rietuma Eiropā, par šo, kugeļfangiem. Es ceru, ka mums varbūt pastāstīs arī vēlāk pēcpusdienā runātāji, kā notiek šāda šāviņu uztveršana un kā to skatās, Rietuma Eiropā, kā reliefs apvidus var tikt izmantots, lai nodrošinātu tiešām drošas medības, jo šī norma 2,50, kur mēs šaujam varbūt jau ar šiem ieročiem un lodēm, kas lido stipri tālu, un tā enerģija ir ļoti liela, kas tur ir, un tas 2,50 galīgi nenodrošina drošu šāvienu, un apvidus citreiz ir varbūt pat piemērotāks nekā sēdēt tai paaugstinājumā, jo, ja mēs skatāmies šautuvus noteikums, tad mēs redzam, ka 3 metru valns ir pietiekams, lai uztvertu šāviņu 100 metru attālumā, un citreiz reliefs nodrošina, ka tur varētu pat varbūt 500 un vairāk šaut, jo vienkārši būtu jāsāk šaut pa lidojošu mērķi, lai tiešām šis šāviņš netiktu uztverts, bet mums redzot, ka mednieku skaits samazinās,
mums tad ir vai nu jāsāk šaut tālāk, vai arī jāiet klāt šim medījumam. Un, manuprāt, būtu jāsāk šīs diskusijas par to, ka tomēr mēs tuvojamies Rietuma Eiropas praksē un medijam no zemes arī diennakts tumšajā laikā. Paldies! Ko tu gribi dzirdēt no manis pēc šīs te lekcijas? Ja? Es varu pateikt, ka 93. gadā, ja pirms tam medniekus uzdina šajos te paaugstinājumos, tāpēc, kad krita vienkārši. Es piekrītu, kad ir attīstījušās tehnoloģijas, iespējas un tā tālāk, ja? Bet es uzreiz varu pateikt, kad mednieki jau nav atroti no pārējās sabiedrības un kā viņš šo te arī uztver. Tā kā jādomā ir tā kā ļoti plaši, ja? Nevis kā varētu to efektīvā vai kā nonāvēt dzīvnieku, bet tas, kā tas iekļaujās sabiedrības drošībā kopumā, ja? Un kāda ir, pieņemsim, arī šī sadaļa, ja? Diemžēl drošības prasība pārkāpumi viņi ir, ja? Paldies Dievam, pieņemsim, pagājušā gadā, vai paldies Dievam, nezinu, kam paldies, nebija neviena tāda nelaimes gadījuma, kur ciestu kāds medību dalībnieks vai cita persona, bet ik pa brīdim mums šādi te gadījumi, tā kā ir. Tā kā diskutēt jau, protams, ka vienmēr var, ja, bet šī periodā es personīgi neredzu izmaiņu šajās te prasībās diennakts tumšajā laikā, attiecībā uz šāvienu izdarīšanu par šo te medījamo dzīvnieku. Paldies, vēl? Švikovs, Kaspars, Ropažu pašvaldība. Iepriekšējās medību regulējuma skatījumos tika atteiktas visa veida medības ar loku. Ja mēs pašreiz runājam par medībām pilsētu vidē, arī urbanizētā vietā, un no šie šāvienu drošumu var būt, kad būtu vērts šo lietu aktivizēt, jo viņas tika nepamatot atteikts Rietumē Eiropā, visur pasaulē. Tās ir civilizētas kulturāls medības, un tā ir pieņemta praksa. Mēs esam palikuši kaut kādi vieni tādi aborigēni uz otru pusi. Valteri, kādas ir tavas paša domas par to? Kādas man paša domas var būt valsts meža dienas kopumā, ja, taisni attiecībā uz šo rīku izmantošanu, nekad nav arī neko iebildes attiecībā šādā te formātā. Ja. Paši labi atceraties, kāpēc šīs normas izņēma ārā. Tā nebija mednieku kopa vai kādas iestādes valsts, bet tā bija tā sabiedrības baža, ka tagad visi dzīvnieki, visi staigās ar lokiem, apšaudīs dzīvnieku un tādi viņi staigās. Nezinot šīs medību specifiku. Tā ir ļoti specifiskas medības, īstenībā tur labi sagatavotam jābūt, un es pieņemsim personīgi neuzņemto šādu te lietu, jo vienkārši es saprotu savas iespējas. Ja? Tā kā mēs esam tikai pār šādu te veidu, nerunāsim varbūt par šķēpiem, ja? Kuri faktiski nav aizliegti, ja mēs tā normatīvi skatām, bet loku medības viennozīmīgi viņas ir izmantojis, un taisni tā kā tu minēji, taisni pilsētu vidē, ja? Tas būtu iespēja, kā ar mazāku traucējumu panākt to rezultātu, kādu tad vēlās tajā konkrēti. Tā kā, jā, bet pie deputātiem paši zinām, kā tur notiek. Ja. Es nezinu, kas jādara, lai sabiedrība izprastu šo jautājumu. Laikam jārunā visu laiku. Tas ir darbs, jā. Jārunā gads, 2, 3 gadi, ka viņi pieņemtu šādu te normu, jo ko es varu pateikt, mēs kopumā mums sanāk komunikācija attaisnojuma formā, mums ir uzbrukums, un mēs te kaut ko attaisnojamies, tā neiet krastā. Mums ir jāiet sabiedrībā ar informāciju, un nav jāattaisnojās pa lietām. Es tā uzskatu, bet tas ir darbs, jā, un jāsagatavo augsni tam visam. Uz urā tas nesanāks. Piekrīt. Slikti nebūtu. Es par to nekad neesmu, nav iebilst nekad, absolūti.